Klimats un enerģija. Ja mēs skatāmies, par ko īsti mēs runājam, mēs daudzus gadus runājām par klimatu. Klimats bija dienas kārtībā pašā topā. Nesen burtiski Rio + 20 gribēju paskatīties uz to, ko kopš laika ilgspējīga attīstība bija ar Brundtlands ziņojumu nodefinēta, ja, kas notika pēc 20 gadiem. Izskatās tā, ka mēs esam izgājuši kārtīgi apli. Mēs esam runājuši par ilgspējīgu attīstību, kas it kā nebija īsti līdz galam funkcionāli realizējama, jo neviens jau nezināja, kādas tās nākotnes vajadzības ir un kurā brīdī tās varēs nodrošināt. Ja? Tad vienu brīdī tas globālais izaicinājums bija klimata pārmaiņas, gribu teikt, ka tad arī Eiropas Savienība zināmā mērā kalpoja kā tāds liels lokomotīvs un pionieris visā šajā un izstrādāja pat ļoti nopietni, ļoti smagnēju un lielu enerģētikas un klimata paketi un normatīvu aktu komplektu. Tad ar vienu aci skatoties, ka tas klimats tomēr neies, jo ir vajadzīga ļoti liela solidaritāte globāli, lai vispār to paceltu. Ja? Kaut gan klimats bija ļoti labs, bija tāda mobilizācija vienu brīdi. Oglekļa tirgus pat bija nopietns. Ja? Pašreiz jau mēs zinām, oglekļa tirgus ir nokritis un mēs tā cena, ko nosaka ogleklis, pašreiz nesēc tās reāli pārslēgšanās izmaksas, kas vajadzīgas, lai fosīlos pārslēgtu uz kaut ko efektīvāk. Parādījās zemes oglekļa ekonomikas koncepts. Resursu efektivitāti tikko komisija iemet iekšā. Un Rio + 20 visi saka, vajadzētu runāt par zaļo ekonomiku. Zaļa ekonomika tātad ir tas ilgspējīgas attīstības izpildījums, kas salās visu kopā, un tagad mēģināsim skatīties, kādā veidā tas izskatās. Un, protams, kas mums ir tuvāk pašiem ikdienas patēriņā un biznesā un izpratē par to, kā mēs dzīvojam, ir megavati jau minēti jau iepriekš no Krišjāna puses, megavati arī tika minēti gan siltumā, gan elektrībā. Ja? Tas ir tas viss, ko mēs varam skatīties, varam raut ārā no konteksta, varam skatīties, cik viens maksā, cik otrs maksā, bet galu galā tas atskaites moments būs tā mēraukuma, kas ir daudzcenīgs izdevīgākais risinājums, un redzot, tas ir tas, kur zaļai ekonomikai tā kā vajadzētu savustrāt. Ja Eiropai tās ambīcijas klimatā bija diezgan lielas, un es gribu teikt, ka, lai kā nebūtu, bet ETS sistēma kreisajā pusē zināmā mērā izejot cauri mācīšanās apli, ir savu tirgu kaut kā nodefinējusi, un tas ir iegājies, un tagad darbojās. Gribu teikt, ka Latvijā nav tā, ka nebija nekas. Ir tiešām piemēri, kas parādīja to, ka varēja samazināt un pietiešami gudri samazināt. Vēlāk atgriezīšos pie tās tēmas. Kā klimats varēja kalpot, lai padarītu energoefektīvāku siltumražošanu, tehnoloģiskos procesus un pārējo. Un ir citas nozares, kur neviens neko īsti nav darījis, ja, kas bija ārpus emisiju tirdzniecības sistēmas, kur Eiropā ir liela ambiciozi mērķi, bet Latvijai tie ir pieņemami. Un šodien parādīšu pēdējo korekciju, kas ir, ka mums nav tik traki, bet galīgi mēs neko darīt arī nevaram. Piemērs no viena operatora parādu izaicinājumu līmeni, kāds ir starp 2005. Gadu, ja mēs runājam par emisijām. Zilās ir faktiskās, tas ir viens reāls uzņēmums, tas nav hipotētisks uzņēmums. Zilās ir emisijas no siltuma procesa, pamatā siltuma enerģētika, ja, kur ņemot vērā šīs vēsturiskās emisijas, vides ministrija piešķīra dzeltenos stabilus. Tas bija vēsturisks, tirgus bija, uzauga, sabruka. Ja sabruka, tad varēja Eiropas komisija izveidot to lielu tirgu, un tas izaicinājums nākošais jau bija šis, tātad ņemam vēsturiskās emisijas 5. gads, iedodam 20% mazāk, un tas pats uzņēmums šajā periodā dzīvoja ar šo apjomu, un tam tas bija jāatdara. Ja? Tas izaicinājums ir skaidrs. Ja tas nav viss, ja šis uzņēmums nebankrotē un grib turpināt savu pamatu biznesu, ja? Tad 20. gads, jau viss ir iezīmēts, ar nākušo gadu sākam, ir tas, ka tas pats uzņēmums saņems pēc līmeņa atzīmes 80% brīvas kvotas ieskrējienam sākumā un 30 un 20. gadā. Redzam šo pašu. Un no vēstures uz šo mēs redzam to pārēju, kur principā Latvijā tie 27% no visām emisijām, mēs runājam par lielo enerģētiku, ja, tad tas konkrētais izaicinājums ir ļoti liels. Protams, būs daudz veselu virkni izņēmumu Latvijā, tā saucamās oglekļa pārneses nozares, kā Cemeksam, cements, kā metalurgam, kā lodes ķieģelis, kas saņem 100%, bet tie 100% no benchmarka, jeb līmeņa atzīmes. Tas nozīmē, ja šis uzņēmums jau tagad ir spējīgs saražot ar ļoti
progresīvu tehnoloģiju produkciju, tad viņam īpaši pirkt nevajadzēs tirgu, bet tā vai citā kaut kas paliks atkarībā no tirgus situācijas. Tas nozīmē, šeit principā vairāk nav ko darīt, viss ir aizgājis savu ceļu un iesprausti vietiņi, ja? Tas aiziet. Latvijai kaut ko darīt tālāk par CO2 emisiju samazinājumu. Viens piemērs ļoti interesants. Apakšējā līkni ir CO2 uz IKP un zaļais ir parādīt. Ir CO2 uz kopējo enerģijas patēriņu. Un redzam, ka Latvija šeit ir vienādā līmenī kā Zviedrija, Somija, Lietuva. Kāpēc? Ar ko viņas ir labākas par mums? Visiem ir biomasa un ātums. Mums tāda nav. Tātad mums ir KES. Ja? Tātad te mēs to izdarām, un tas atspoguļojas arī tajā, ka mums ir tas CO2 uz IKP ir samērā zems, kaut gan joprojām augstāks nekā vidējais, ja? Tad mūsu visi kaimiņi un pārējie, kas runā par to, ka viņi ir labi klimatam, teiksim, Igaunija, ko Igaunija pašreiz investē, piemēram, atjaunojuma enerģētikā, piemēram, uzstādēja vēja parku un tā, viņi dara labu klimatam. Tāpēc, ka viņi aizvieto slāni. Ja mēs kaut ko uzstādām, ko mēs aizvietojam? Mēs gāzi neaizvietojam. Importi CO2 uz robežas elektronu paliek neitrāli. Hesus arī nevaram aizvietot. Tas nozīmē, mūsu potenciāls jau praktiski ir izsmelts. Mēs esam zaļa valsts jau pēc klimata, un daudz ko īpaši tālāk nevarēsim iet, jā. Runa ir vairāk tikai struktūrāls izmaiņas, runājot par ražošanu, kas ir jauna. Un jaunā ražošana, ja mēs runājam par ETS sektoru, burtiski ārpus to gabaliņu, ko es rādīju, kur bija ETS sistēma, tā ir tirdzniecība, 27%. Visi lielie ir zem direktīvas un viss notiek. To mēs noliekam malā. Tātad 2/3 no emisijām ir ETS sistēmā un tas, kas mums atļauts ir, mums ir mērķis 17% virs 2005. Gada, un pēc bāzes scenārija, ja mēs tagad ieviešam tās pašas politikas, kas mums ir spēkā, neko jaunu neizdomājot pašreiz, tad mēs redzam tā vēl mazliet pārsniedzam to apjomu, kas mums ir atļauts. Tas nozīmē, mums ir vesela virkne scenārija pašreiz ir sagatavoti ar tā saucamie scenāriji ar papildus pasākumiem, kur ir vairāk, tur ir iešana, teiksim, energoefektivitātē ēku sektorā, kur ir pārēja no 190 vēl 150, jau viens solis klāt, ja vidējais valstī kilostundas uz kvadrātmetru. Ja? Te klāt arī biogāze un sevišķi autotransports, kur ir gan biogāze, gan elektrība. Bet tie pasākumi, kas šajam sektoram ir ļoti svarīgi, un tur ir, zināmā mērā, kaut kāds tas virziens, kas ļautu to klimatu mērķu sasaist ar atjaunojumiem resursiem arī realizēt. Protams, līdz šim brīdim Latvija nav bijusi īpaši aktīva, domājot par jauno finanšu perspektīvu. Visas pozīcijas, kas mums ir bijušas valstī, finanšu padomē visur, tas, ka nekādu pamatu ieguldījumu, jeb saucamo iezīmēšanu klimatam Latvija neveiks. Tā tas ir, tā ir pasniegts. Kaut gan Eiropas komisija bija silti ieteikusi visām dalībvalstīm vismaz uztaisīt to mainstreaming 20%. Tā kā šeit ir potenciāls, varētu kaut ko darīt, lai klimatā mums īpaši nekas nav jādara, bet viennozīmīgi jaunajā finanšu perspektīvā pasniedzot, ka šajā virzienā mums vēl ir darāms, tāpēc, ka katrs nākošais solis Latvijai ir daudz dārgāks nekā vienkārši aizvietot slānekli kaimiņos. Ja? Tad šeit noteikti varētu nospēlēt ļoti spēcīgu politisku argumentāciju, lai mēs papildus finansējumu saņemtu. Kā tas notiks, man rūp komentēt. Nedaudz par centralizēto te jau runāt. Tas bija vienkārši, es gribēju parādīt pīrāgu, kurš parāda mērogu uzreiz vienkārši. Neiedziļinamies skaidros. Dabas gāzes koģenerācija Latvijā ir dzeltenā, viss pārējais ir kaut kur pa vidu, pat drusciņi ogles, nafta ir drusciņi, ja? Notiek ūdeņu dūnis, un te acīm redzot ir no Rīgas attīkšanās. Te nav klāt to dati, acīm redzot 9. gadā vēl par jaunajām tām biogāzes iekārtām, bet tām arī nav īsti daudz atkritumu pārstrādes, tur būs vairāk enerģētiskās kultūras. Un koksne, redzat, ļoti maz. Kurināmā patēriņa struktūra mazliet labāk, bet joprojām, tad, ko mēs redzam, ir dabas gāze, un kurināmā koks ir 30% un pārējie sīkumi, ja, pūdri. Pūdris pilnīgi atbalsta viedokli, ka viņi izdevīgāk ir pārstrādāt un pievienot vērtību nekā sadedzināt. Ja pūdri maksimāli daudz mēģinās sadedzināt Latvijā, tad viņi iekritīs neētais sektorā, un momentā Latvijai mainīsies emisijas, jo pūdri Latvijai neatjaunojams resurss.
Eiropā ir viena valsts tikai, kur pūdra atjaunojas metodoloģiski. Tā ir Somija. Jā. Citur tā nav. Tas neatjaunojams resurs, un tā arī jārēķinās. Es domāju, tur tie ekonomiskie stimuli ļoti skaidri, un oglekļa tirgus arī to noteiks, to, ka tas tā nebūs. Ja tādai valstī, teiksim, Latvija pēkšņi pūdras apjomu patēriņš palielinās, tad šīs emisijas izaugs un kaut ko būs jādara citās nozarēs. Nu, diez vai mēs varam transportā vairāk izdarīt nekā vienkārši sadedzināt kādu. Mums vajadzēs kompensēt kaut ko, ja tie savienotie trauki. Lauksaimniecībā 15% emisijām šaubos, ja mēs kaut ko ļoti daudz lauksaimnieciskā varam paveikt. Ja? Protams, mums ir ēku sektors, sabiedriskais un privātais, bet tur citu uzstāvīt. Un interesants pīrāgs man patīk. Atkal neiedziļinamies skaidros, nav būtiski. Ja? Puse no šī ir hesi plus citi veidi. Ja? Ja mēs runājam par Latvijas zaļa valsts, un mēs ļoti daudz saražojam atjaunojumiem energoresursiem, ja? Tad, principā, tā ir tāda sevis mānīšana. Padomju laika mantojumā saņemtie hesi, ja no tiem noņemam nost citus veidus, kas pat šeit, šajā izdevumā ir piemesti klāt vēl citi veidi, tas pat neko nemaina. Ja? Tie ir 4%. Ja mēs noņemam tos nost, Latvija ir ar 4% izkliedētā ražošanā. Ko mēs esam izdarījuši tādu, kas ļaut mums pateikt, ka mēs esam kaut ko izdarījuši Latvijā. Atjaunojami energoresursi Romā. 0 elektrībā. Pilnīgi. Tas nozīmē, ka šeit ir Malta, ja, un vēl citas mēs varētu vienā klubiņā stāties tie, kas principā redz, ka onkulis uzdāvinās vienu lielu vērķi, kas tur ražo, un tev nav neko jādara, jo tu esi pareizā laikā un pareizā vietā. Tāpēc šeit, acīm redzot, ja paveiksies un hesi Baltkrievijā daudz nolīs, vienu gadu laikā pusi mēs saražosim, mēs vēl neko varam nedarīt īsti. Pēdējo laiku dinamika parāda to, ka tā nav īsti, redzam koksne nedaudz. Ja šeit runa bija tāda ļoti, ļoti komforta prezentācija par to, ka koksnes koģenerācija varētu dramatiski te kaut ko mainīt. Cik daudz stacijas Latvijā ir uzbūvēts pēc 221 noteikumiem? Cik? 10. Nu, kārtu pa daudz jūs laikam minēt. Kārtu pa daudz. Kā 221 ir 80. 221. Es runāju 221 koģenerācija. Nejaucam. Tagad pašreiz ir tā lieta, man patīk publiski, ka 262 noteikums sajauc ar 221, vēl uzlēja kaut ko virsū, un tad zaļā enerģija ir dārga. Ja? Bet tāds nav. Nu, par biogāzi cits, es nevaru komentēt par biogāzi. Man pat nav īsti skaidrs struktūrāli, ko tur gāž iekšā. Ja? Te ir arī mēģinājums ekonomikas ministrijai paskatīties. Tur ir jāskatās, ja? Kas tiek tajās biogāzes iekārtās reāli. Kults un kas nāk ārā, ja? Nu, taisnība ir, ja? Biogāzes primārā pielietošanas joma ir atkrituma pārstrāde. Ja tu gribi mēroga ekonomiku, ok, liec klāt, fine, bet primāri jābūt prom pie atkrituma, un tā ir pamatdarbība, tā ir ekonomiskās darbības. Tas ekonomiskās darbības veids valdības. Bet valdības nu? Vīdas aizsardzību ērmās un tam. Nu, es neminu to. Tas ir defaultā pilnīgi skaidrs, ka tas ir absolūti. Tas, ka, teiksim, Zemkopības ministrijā nākošā finanšu perspektīvai vajag dot subsīdijas tur, kur atrisina pamat problēmu. Nevis Greenfield, jeb nekurienē, ja? Saukiet savos vārdos. Super grafiks. Es paskatījos ziņojumu par Latviju, par feed-in sistēmu. Šitas ir unikāls vienkārši. Latvijai ir tumši zila krāsa, tāda pati kā Vācijai, Francijai un tā tālāk. Mums ir feed-in sistēma Latvijā. Pagatē, skatāmies, sarkanais ir obligātais iepirkums. Feed-in, jauktais, feed-in premium. Nu labi, te vienīgi Igauni godīgi pateikuši par sevi, ar ko viņi nodarbojās. Viņiem, ko? Jā, bet nu, runa par to, kurš ko sauc, jā. Bet labi, nu, saprotu, ka pašreiz ir vingrinājums, es tā kā biju pagājis malā, ir vingrinājums šo lietu tā kā tagad ņemt rokās un to visu salīt. Tad interesanti vienkārši kā valsts par sevi, vai nu tās valsts paši ziņo vai citādi. Unikāls arī labs, vienmēr runājam, ka viss ir dārgi vējā, ja vējš jau, nu, Latvijā cik tad ir. Es atceros, 2005. gadā mēs ar Anģelu sēdējām Latviju Energo teicām, cik jūs varat nobalansēt vēju? Neko nevar. Tiešām neko nevarat.
Labi, mēs izspiedām 130 megavats, un tāpēc attīstības pamatnostādēs bija 130, ko var godīgi nobalansēt. Ja? Tāpēc ir veidojas tas pīrāgs 49,3, kur elektroenerģijas tirgus likumā bija vismaz iekšā atbalsts tādā apjomā. Ja? Bet vēja, redzat, Latvija ir, viņa tikai starp valstīm, kas ir noteikti Spānija, Gigants vai UK, tās tikai mazāk cena, ja pārējā viņi tā kā vidēji zemāk par citām valstīm. Vēja atbalstā. Cik mums tas vēja atbalsts? Šeit izsniegts ir tikai ap 130 megavatiem ir izsniegts, un tas ir viss. Pārējie visi sēž tiesvedībās un pārējie. Nordpools. Skaidrs tas, ka cena augs. Vai 3% gadā vai citādi baigie lēcieni ir ziemā vairāk, mazāk, ja? Bet ko es gribēju pateikt? Es gribēju teikt, ka Latvija, teiksim, mēģina izdomāt riteni no jauna, mēģināt tos atbalstus eksperimentēt un skatīties, bet skaidrs ir tas, ka valstis, kuras ir uzkāpušas uz grābekļa, sen jau to ir darījušas un skaidri apzinās to, ka jābūt ir ilgtermiņa paredzamai videi, un tas, ka tirgus cena ceļās uz augstu, tas tikai vien nozīmē to, ka nosakot kaut kādu noteikti ilgtermiņa, ļoti piezemētu atbalsta cenu, parādīs to, ka vienu brīdi krustošanās ar tirgus līniju būs vienalga, bet tā būs ilgtermiņa. Es runāju par feed-in, jā. Neko labāk vairs nevar izdomāt, bet saprotu, ka mēģinājums atstāt to tirgus ziņā varētu būt par šeit tāds jauns eksperiments, kas zināmā mērā varētu sagraukt arī visu veidu, visus mazos ražotājus. Un okī vingrinājums. Es tādu nosaucu, jā. Ja mums, teiksim, 1. aprīlī pagājušajā gadā apzinās obligātā iepirkuma komponenti, kur 94 ir gāze un 23 ir tā zaļā enerģija, ja, un mājas, teiksim, tas mājas tarifs ir 10 centīmi, ja, tad runājam par to, ka katra mājassaimniecība maksā 50 centīmi, ja mēs runājam par gāzi tarifu šo komponenti par zaļo un 2 lati par gāzi, ja. Tad, kad 2 reizes vides ministrija ir mēģinājis, tad, kad viņi saucās vides ministrija, mēģināja Saeimā izbīdīt cauri grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā, lai būtu skaidri katram patērētājam mēnesī izdruka, par ko katrs maksā, tā viņa pazuda nebūtībā. Laikam acīmredzot, tas ir izdevīgi, jo šajā gadījumā neviens neredz to īsto maksājumu, jo, ja tu sauc to, feed-in ir zaļais tarifs, tas īsti tā kā šeit mēs redzam to disproporciju, un, protams, vēsturiski tā tas ir, valstī būtu jāpasaka, ka gāze ir prioritāte, neslēpjoties. Tā tas ir. 80% ir gāze un 20% pārējie veidi. Ja kaut ko zaļā enerģija mēģina pateikt vairāk, tā tas ir dārgi. Vai ne? Bet ja gāze tūtās ar jauno kārtu, aizies uz augšu, tas nav dārgi, jo tas ir neizbēgami. Kas vēl paliek mums? Mums paliek gala patēriņš, un te laikam acīmredzot vislielākā vieta zaļajā ekonomikā ir, un tas ir viennozīmīgi, man patīk šis pīrāga daļa mājassaimniecības, ja, un pakalpojumu sektors. Vairāk kā pusi. Vispār neticās, vai ne? Un mūsu rūpniecība tikai knapi tur kaut kāds 16%, ja, no gala enerģijas patēri transporta. Es nerunāšu, jo tur grūti iejaukties. Te Nēls mēģina ielikt kāju durvīs, ja, bet tas būs tāds tehnoloģiskais, tāds pakāpenisks variants, kādā veidā to pīrāgu drusciņu pagraust, ja. Bet mājassaimniecības un pakalpojumu skaidrs, un te viennozīmīgi tas lielais zemais tas rezultāts, ko var pasniegties un pagrābt, ir tā energoefektivitāte. Un gribētu teikt, ka tie kompleksie risinājumi šeit ir ļoti svarīgi, jo ne jau mēs te varam visu ietaupīt, mums jāstāsta drusciņi plašāk. Un es to paņēmu no saviem veciem slaidiem, bet toreiz par godu jūsu pasākumam nosauc to, ka tās zaļās ekonomikas plānošanas principi ir klimats un enerģētika. Proti, vienalga kāda ekonomika attīstīsies, mēs dzīvojam industriālā attīstības periodā, kurā fosilā ekonomika ir savu vietu un būs, un ilgi būs. Kaut gan arī gan naftas pīķis ir pabīdīts mazliet, bet minerāli pīķis viennozīmīgi visi cēlmetāli un tā tālāk arī pīķo jau pašreiz. Ļoti interesanti rakstur ilusīt par to, kādā veidā visa materiāla pasaulē jau ir. Tas nozīmē, ka mēs jau ejam uz to, ka vienu brīdi tas kļūst ļoti, ļoti dārgi. Tad skaidrs ir tas, ka tā Krišāna teiktā lieta par negavatu, jā, jo netarētu enerģiju,
ir tas, ka ja mums ir plānot izaugsme, mēs gribētu aizskriet līdzi Eiropai, ja, tad mums vajadzēs šīs emisijas audzēt ar fosīlo, to pašu gāzi, ja, par ko mēs dienā maksājam miljonus eiro. Katru dienu Latvija samaksā 1 miljonu eiro uz āru. Tad, lai to kaut kādā veidā vismaz druskuņi paspēc uz leju, tad tā energoefektivitāte ir pirmais, kur jēgas tam pielieto spēku. Ja. Otrs, to, ko nevar ietaupīt. Tu tā kā prasītos paskatīties, vai var ekonomiski pamatotā veidā saražot ar atjaunojumiem. Tas ļoti labi vizuāli izskatās viens mājas piemērā, ja, kur atnāk energo auditors un pasaka, ziniet, aizbāžam tos caurumus, aizliekam tos, un tagad kā jūs jūtaties? Vēl vajag ventilāciju. Liekam ventilāciju, un tad skatāmies, vajag jums vēl kaut kas, jā, tomēr ziemas ir augstas. Tas siltumā avot var. Bet ne visās tas sanāk, jo uzreiz centralizētā siltumā teiks, jūs graujat mūsu pamatbiznesu. Nav labi. Tad šī fosilā gāze paliks vienmēr, un es domāju, ka Latvijā, kamēr gāze būs, kamēr Krievijā būs gāze, Latvijā būs. Ja? Tas nozīmē, cik efektīvi šie 2 pirmie soļi ir tajā plānošanā, tik mazāk pēdējais arī būs. Un šeit es gribētu pateikt to, ka mēs vienmēr esam arī vairākas reizes šodien izskanēja lekšana no viena grāvija otrā grāvī. Ja? Es viennozīmīgi uzskatu, ka tā ir līdzās pastāvēšana, jā, fosilā ekonomika pastāvēs ar atjaunojumā, katrai būs savu vieta. Katrām tehnoloģijām ir savu vieta un nozīme, un pareizā vietā, pareizā laikā realizēta tehnoloģija būs. Tā iespēja, tā ir tikai zeltā lapa, jā? Jā. Sarkanais ir noraidīts, jā? Pusmīnu. Aha, labi. Un tas nozīmē, ka šis princips, mēs nevarēsim aiziet uz nulli, un tas ir viennozīmīgi, jā? Jo iepriekš es rādīju, mēs jau klimatā esam tur, kur mēs esam, mēs nevaram. Katru jauno tehnoloģiju mēs varam mēģināt radīt daudz efektīvāku, mazāk emitējušu, ja? Pēc iespējas mazāk atkarīgi no fosilām, bet tas arī tikai teorija. Ja? Mums tik tā būs ģeopolitiskā klātbūtne, vienmēr būs, kas tā var nemaz necerēt, bet tie pirmie būs un pārsvarīgi. Nu, pēdējais nobeiguma vietā. Tas nozīmē, ka tā spēle būs tā līdzās pastāvēšana atjaunojumiem kopā ar fosiliem, un tā nav nekāda uzvara vienam pār otru, es domāju, principā. Tā ir pareizā vieta, pareizais pielietojums, lai būtu šīs proporcijas, jā. Siltumā tas ir vienkāršāk, mēs jau redzējām veiksmes stāstus pašreiz ar šķaudi, jā, granulas. Arī jau ir kā ļoti interesanti, tur vajadzīga loģistikas sistēma Latvijā, kas varētu nākt līdzi. Austriešiem ir ļoti daudz piemērs, kā viņi nosubsidēja dīzeļkatlus mājās, tad viņi uzreiz arī ievies visu loģistiku, tad tu nezaudēji savu labklājību, to ērtību līmeni, tu nezini pat, cik tev granulas atrodas savā bundulī. Un tas viss tiek vienkārši vadīts no kā pakalpojums. Un transports, tas ir interesanti, jā. Man simpatizē, ka ekonomikas ministrija otro paudzi tā kā tagad pozicionē. Tā ļoti labi. Vajadzētu izdomāt, kas tas ir. Bet viennozīmīgi, ka vajadzētu biometānu otrajā paudzē uzreiz likt iekšā, tas ir izdarāms pāris gadu laikā. Un otro paudzi, tad, starp citu, aviācija ir gatava ņemt otro paudzi. Viņi uzstādījuši sev baigo mērķi uz 30. gadu, lai viņi tiešām stabilizētu to fosilo pieaugumu. Ja? Tā kā Latvija ir ļoti labs poligons eksperimentam un varbūt kādai pilotu pieeja. Anžela, vai būs otrais uzsaukums tagad Eiropas komisijā, ne 300, kur Latvijai ir iespēja 2 projektus dabūt? Cena zema, bet pagaidām ne. Tirgus saprats. Cena zema, bet būs. Tas nozīmē, ja otrā paudze izdomās, jo Latvijas meži tā kā nolaid rokas vienu brīdi ar visiem saviem lieliem pētījumiem, tad Latvija var dabūt otrās paudzes biodegvielas projektu, kā atbalstīt pilotu projektu Eiropas Savienībā no kvotu naudas. To var mēģināt izdarīt. Vai kāda, kas to dara? Nu, un visa tā pārējais, ko es minēju, ir vairāk saistīts ar to, ka ir ļoti daudz risinājumi. Ka daudz risinājumi ir visā tajā, ko mēs saskanamies ikdienā, jo gan zemes enerģijas, gan nulles runājot. Energy Plus būs viens interesants piemērs Latvijā, varēs demonstrēt nākotnā gada kaut kur aprīlī. Kas tas ir, jā? Tādi gudrie risinājumi. Tad, teiksim, tas lielais pievienotājs vērtības sektors ir tie kompleksiem risinājumi, kā es jau minēju. Un vidas ministrija turpina veiksmīgi, es domāju, kompleksiem risinājumi pašreiz, bet tas, kas tur nebūs un joprojām vēl vajadzētu atgriezties, tas ir tā, kādā veidā mēs varam to
iedarbināt, jo, lai cik tev būtu skaidrs, ka tev ir finanšu iegūmi, teiksim, rūpniecībai, viņi nekustēsies, neko nedarīs, kamēr, varbūt pateikt, zini, tev nekas nebūs jādara. Tev visu sakārtošu, jā, un tad tu varēsi pieņemt to. Tas koncepts rūpniecībai būtu ļoti interesants, jo cik mums ir bijis piemēri, tad pasirkāt ļoti lieli. Tad, un tas 40 plus jau 40, es gribēju teikt, procents nevienu neinteresē. Principā nevajag mērīt 40, tā sasniegt vai nesasniegt, ja, bet tas parāda to tikai to, ka ir vajadzīga kaut kāda paredzama vide, kurā šīs tehnoloģijas var attīstīties, un tas arī ir tas, ko jūsu kaut kā zaļā ekonomika varētu ierakstīt savam rezultātam. Laipni lūgt nākotnē nulles enerģijas ēkā. Paldies, Paldies, Valdim. Par laimi man neradās iespējas, ka nestoties to, ka redzot lielo gāzes ietekmi arī uz feed-in tarifu, uz galējām izmaksām, ka mēs neko tur nevaram darīt. Ja? Tās iespējas man nepalika un tās izmaksas ietekmi mēs ļoti labi arī zinām tāpatās. Man jautājums pirms pēdējās, kuras es gribētu teikt, ka ir pēdējā, bet mazvērtīgākā, kā Angļi mēdz teikt, uzstāšanās, atgādināt to, ja kāds nav vēl pierakstījies un to izdarīt, varbūt man nav tā kopskata tagad, acīm redzot, tā dalības lapa ir, es pat zinu, kur viņi ir, varbūt kādām vajag tad uz baltas lapas var uzrakstīt, lai pēc tam, es ceru, ka runātāji neiebilst, ka viņa prezentācijas tiek izsūtītas e-pastā konferences dalībniekiem. Un tātad par šo te pēdējo uzstāšanos biodegvielas lomu transporta attīstībā Latvijā 2030, lūdzu Dagniju Blumbergu, Vidas aizsardzības un siltums izmēģinājums. Lūdzu. Labdien, vispirms Rīgas Tehniskā universitāte un pēc tam Vidas aizsardzības un siltums izmēģinājums institūta. Mēs faktiski turpinājām darīt to, ko mēs aizsākām 2008. gadā, kad valsts mums pasūtīja pētījumu par to, vai Latvijai ir iespēja sasniegt Eiropas mērķi 20-20-20, kur mums ir arī 40% atjaunojamo energoresursu. Toreiz mēs vienkārši energosektoru aplūkojam bez transporta sektoru. Tagad mums radās iespēja paskatīties, pāranalizēt, ko nozīmē transporta sektora attīstība, ja mēs domājam par atjaunojamiem energoresursiem. Gribētu nedaudz Neilam darīt zināmu, ka elektroenerģija, kura nav zaļa, tā droši vien nav nākotne. Tāpēc, ja elektroenerģiju varētu saražot tiešām no atjaunojamiem energoresursiem, tad mēs varam par to runāt. Nekad nebūs tāda situācija, kaut arī nekad nesaku, nekad nebūs tāda situācija, ka elektroenerģija būs vienīgais transporta energoresurs. Un tāpēc es mēģināšu jums pastāstīt par tiem iegūmiem, ko mēs ieguvām no izpētes par biodegvielu, teiksim, Latvijā, saprotot to, ka biodegvielas ražotāji mums ir. Un tad tikai jautājums, kā viņi tālāk attīstīsies. Mums ir veikta izpēte, mums ir izpētes atskaita, kurā ir analizēta situācija arī citās valstīs, bet šodien es mēģināšu jums izstāstīt jautājums vairāk, kas attiec uz ekonomiku un vairāk, kas attiec uz to, ka ja ekonomiski ir iespējams pierādīt, ka tas ir izdevīgi tautsaimniecībai, tad kādi politikas instrumenti ir nepieciešami, lai šī te attīstība notiktu. Tad, kā jūs redzat, divi pēdējie autori ir ekonomisti, bet viņi lūdz, lai mēs viņus, tad, kad jau bija prezentācija nosūtīta, lai mēs viņus neliekam par autoriem, jo mēs atsaucamies uz viņu iepriekšējām atskaitēm, kas ir tieši par šo te jautājumu veids. Tātad zaļais transports, protams, ir jautājums, cik būs šo te melno mašīnu, bet zaļais transports, ja tā ir elektroenerģija, arī tikpat labi varētu būt šī te bilde. Bet, protams, mēs runājam par to, ka zaļā transporta resursi, tā ir bioenerģija, tas ir bioetanols, tas ir arī biometanols, biodīzeļdegviela, biogāze, bioūdeņrads. Un vēlreiz atkārto elektroenerģija, kas iegūt no atjaunojumiem energoresursiem. Un, protams, ka nedrīkstam mēs aizliegt tos pašus velobraucienus, kuri izmanto savus resursus. Es neatstāšos pie tām saistībām, ko Latvija ir apņēmusies, jo to jūs visi zinat un jūs aizliet šos te slaidus. Un gala rezultātā nonāksiet līdz, ja jums interesēs, tad jūs to varēsiet palasīt.
diezgan precīzi un diezgan spēcīgi ir iezīmēti un uzsvērti jautājumi par to, kādā veidā vajadzētu izskaust fosilo degvielu no jebkuras aprites, kas saistīts ar transportu. Šie te ir tas pēdējais, kur tad tagad ir? Tas te Lāzers ir kurš? Labi, jā, tas priekš. Ne, Lāzers. Lāzers tā ir tā vidē pola. Es viņu ģelīšu. Tātad, tas interesantākais dokuments, pēdējā laika dokuments, tā ir Baltā grāmata, kas ir veltīta, tas ir ceļvedis uz Eiropas vienoto transportu risinājumu pāriet uz biodegvielu, tad mums, protams, ir jāatbrīvojas no atkarības no importa, un tas noteikti nenotiks šodien uz pusdienas laiku, tur būs noteikti novēlojums, un tad, lai mēs iegrieztu šo te degvielas pieprasījumu uz biodegvielu. Tas nav nekas, jauns, tas vienkārši ir tas, lai saprastu, kāpēc mēs netiekam ārā no šī te apgūtā loka un kāpēc mēs netiekam uz priekšu un kāpēc mums ir tik daudz pretestības. Šeit iekšā sēž gan politikas instrumenti, kas neveicina šo te izraušanos. Šeit sēž iekšā, protams, lielie fosilā kurināmā piegādātāji, kuri negrib, lai tas notiktos, un līdz ar to arī daļai dezinformācija. Droši vien jūs esat redzējuši ekonomikas ministrijas mājaslapā to ģeniālo klipu, kurā ir rakstīts, ka ja atbalstīs biodegvielas ražotājs, tad tik un tik tūkstoši cilvēku nevarēs uztaisīt endoprotēzi. Nevarēs dabūt endoprotēzi. Tad kurš to var izdomāt šādu te klipu, ja tas ir, protams, spēlē uz cilvēku smadzenēm, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka tas ir no šīs te operas. Tātad fosilā degvielas piegādātāji negrib, lai mēs izraujamies no šī te ārā. Par to bioetanolu ražotnes ietekmi uz tautsaimniecību. Tātad, kā jau teicu, mums ir divi ekonomisti, makroekonomisti, kas faktiski izstrādāja un aprēķināja šos te makroekonomikas rādītājus. Un tika analizēti divi scenāriji. Pirmais scenārijs ražotne izmanto tikai Latvijā ražotus graudus. Es gribu atzīmēt un uzsvērt to, ka nevis tos graudus, ko var izmantot pārtikā, bet tās zemes, kas ir atmatā, tika rēķināts, ka tās zemes, kas ir atmatā aizlaistas, ka tajā sāktu audzēt graudus priekš bioetanolu, piemēram, ražotnes. Un otrs scenārijs ražotne izmanto tikai importētus graudus. Tātad ietekmi uz pievienoto vērtību. Tātad rūpnīcai, kas ražo biodegvielu, tātad visi aprēķini ir veikti uz 1 litru saražoto biodegvielu. Tātad šī gadījumā pirmajā scenārija variantā tātad pievienotā vērtība tautsaimniecībā ir izvērtēta 0,54 latiem uz katru saražoto litru. Tūlīt parādīšu, kas tie tādi, no kurienes tas rodās. Variantā, ja tas tā ir, tad tiek importēti graudi, tad 0,28 litri uz saražot, 0,28 lati uz saražoto litru. Ietekme, tātad, protams, ka pievienotā vērtībā ir iekšā nodarbinātības pieaugums. Un, ja tiek zemes, kas ir atmatā, tiek apgūtas, protams, ka tur būs pieaugs nodarbinātība. Un šī gadījumā, ja mēs runājam par to, teiksim, rūpnīcas darbības rezultātā, kas veidosies darba vietas tautsaimniecībā, šeit makroekonomisti lieto skaidrus. Jūs redzat, ka pirmā scenārija gadījumā, protams, darba spēka minūtes uz katru saražoto litru degvielas ir lielākas gandrīz 4 reizes. Bet viss interesē nauda, un tāpēc ķeramies klāt arī pie ietekmes lauksaimniecībā, un šī gadījumā lauksaimniecības attīstībai pievienotā vērtība palielināsies par 19 centīmiem uz 1 litru saražotās biodegvielas. Ārējās tirdzniecības bilants gadījumā, kad pieprasījums pēc graudiem pilnībā tiktu apmierināts ar graudu ražošanas palielinājumu, ir pozitīvā ietekme uz tirdzniecības bilants 0,49 lati uz litru. Ja tiek izmantot importēti graudi, tad 0,29 lati uz saražotu litru. Ietekme uz valsts budžetu.
vai šī gadījumā valsts un pašvaldību budžetā ienāks līdzekļi, tie ir papildus nodokļi, un kopējie papildus nodokļu ieņēmumi tiek rēķināti ar pirmajā scenārijā 10 latu